Es gribētu atrast viņu kapu. Tas izklausīsies briesmīgi, bet tāds ir, kurš teicis, ka klientiem vienmēr ir taisnība. Mums būs stāsts par to, kāpēc mēs reizēm klientus saucam nevis par klientiem, bet par pacientiem. Aiziesim pie zaļā. Vai jūs zināt, kas tas ir? Indikators. Bet zaļais pastāstīs vairāk. Jā, tā, pagad. Es stāstu, kā ir. Jā, es stāstu, kā ir. Jā. Bija tā, kad ieradās klients vairākas reizes, labot automašīnu, motoru vadības blokā bija kļūdas, nevarēja iziet atgāzes, neminējuši konkrētu auto. Un respektīvi... Ir jāpiemina 2,3 benzīnieks, riebīgais BMW motors, tas pretīniskais. Respektīvi bija tā, kad klients bija ieciklējies uz noteiktām darbībām, kas mums būtu jāizdara, bet kam nebija vispār nekāda sakara ar atgāzēm. Ja? Tātad, un pēdējā reizē klients ieradās ar sarakstu un ar šo spēcinstrumentu. Respektīvi, viņš strādā tā. Bija saraksts katrā pozīcijā, virs katras pozīcijas klients šo spēcinstrumentu virzīja tuvākam sarakstam, un tur, kur tas uzgrieznis sāka vibrēt, tur arī bija tā problēma. Lūk, tā ir jāveic diagnostika. Nevis ar diagnostikas iekārtām, launčiem, auteliem, bet tieši ar šādu Tātad instrumentu. Mēs ņemam vērā klienta padomu un turpmāk, kad brauksiet pie mums, mēs izmantosim šo un pārbaudīsim, kurā vietā sāks dancot. Tā būs problemātiskā vieta mašīnā, mēs mainīsim šos mezgļus. Ko lūdzu? Es vēl gribētu piebilst vienu svarīgu lietu, par kuru iespējams, kad cilvēki nezina. Degvielas sprausām nav vispār nekāda sakara ar atgāzēm. Ņemat to vērā. Mēs to nezinājām, mēs tagad esam izglītoti, mācīti. Degvielas sprauslas un atgāzes nekādā veidā vispār neiet kopā. EGR vārsta vajag mazgāt benzīniekam, tas ir pats galvenais. Lampu zondas izmazgāt. Labi, par sprauslām tas bija sarkasms, bet, ja grib profesionālu servisu, brauc pie mums Krustabaznīcas ielā 12C GT garāžu, mēs atradīsim problēmu. Oņifika sev, jočka! Beigts!